kam. Ne kokļu valdzinošās spēles, ne lakstīgalu viju mēles, neviena skaņa neskan karkšķi, kā brīvība. Tas nāc, tas pats par sevi. Jā, pikas priekš. Es labprāt, mēs runājām arī ar meitenēm, varbūt nav uzreiz. Nu, jā, attīsti. Sveiki. Sveiki. Tikai šeit pasarastīt ļoti. Jo te tāda tā kā vēsturiski un kāds sapraks ar jūmu. Saprat, jā, tāpat nevajag tābūt. Kā politiķus, mūsu dzīve pasamā. Nu, ne tikai politika, abstrakt lieta. Jā, bet būtībā visi ir politika. Bet te, to, kas ir skulptūra ar zīmēm, tas ir oriģināli. Un politika ir tikai tādā tēmā. Pats svarīgākais ir, ka neviens cits pasauli tur nav darījis. Kur vēl atpakaļ tas pats lība? Kurš politikas? Nē. Kas tev? Kas nav domā? Nu, es to saprotu, jāatsveļ tādu. Nu, kā jāatzīst. Nu jā, mums te neesam, tas ir padomu laika. Šis ir padomu laika. 89. gads, kad no tiem kampus notiek tad izdomā, ka Kristus pats lidino kolonu. Tev saka, vēl to pacelt. Nu, tā ir tas 33. Nu, tas 93. No iztampiem un Nē. Jā, es man mežā Afrikā. Nē. Granāt un gribēt. Jo kādēļ tas baigās. Nē. Tā ir tā. Šitā galva ir no manas. Jā. Mana galva. Kā jūs jūtaties? Es tāda arī negaidīju normāli. Visam jūs labi runājat. Jā, kā vienmēr. Es ko pasākšu, un tad būšu jums domāt, lai tā mierīgāk uztraukšos pirms jums. Māsīs vēl jābūt. Mācīs vēl jābūt. Es atradu vienu studiju, kas saprotu vīti. Brūrēs.
Tāpēc mums jau ir. Mums ir maksimums, un mēs Ingari, kur ir. Juri, vai jums ir kāds mīļš cilvēks, ko jūs gaidāt? Viņa ir tāds smalka. Jo viena smalka kundze dežūrē uz ielas. Jā, ar tumšiem matiem, bet smalka. Jā, es pasākuši, jā. Māsīts ir svarīgs cilvēks. Nejauši radies, vai kāda darba nosaukuma, bet tā tiešām ir divu mākslinieku satikšanās vieta Jūrmala, kas notika 93. gadā dzimtaru simpozija laikā, kad sākās radošā sadarbība un arī kopīgs dzīves ceļš Jurim Bergenam un es paskatīšos pierakstos Živenai Macelovskai. Abi ir keramiķi un skatoties viņu CV, viņu devums ne tikai Latvijas un Lietuvas, bet arī Baltijas valstu laikmatīgās keramikas attīstībā ir patiesībā nenovērtējums. Šodien mēs redzam Živenas Macelovskaitas gleznas. Tas ir jauns cikls, kas ir radies pēdējos 2 gados. Un tā kā šobrīd vēl darbiem un nosaukumu, tad jums ir atļauts minēt, kas kurām no darbiem ir atspoguļots un kas mums būtu jāsaprot un jāsajūst. Es jums pateikšu priekšā dažu darbu nosaukumus. Avots, violē skanot, pavasaris, vēl bija arī daži par dzīves jēgas meklējumiem, bet tātad mums ir iespēja skatīties, ko no kurš mēs šajos darbos sajūtam. Savukārt Jura Bergina izstādes daļu varētu nosaukt pat par retrospekciju, jo darbi ir no 89. gada līdz pat 2023. gadā. Un es varu tikai apbrīnot to, ka jūs šajā trauslajā, parasti tādā maigajā un romantiskajā materiālā porcelānā realizējat tik sociāli aktīvas, politiskas un visai sabiedrībai nozīmīgas tēmas.
Man šī izstāde ļoti, ļoti svarīga arī ar to, ka atklāsīs māja ar šo izstādi ieiet tādā kopīgajā muzeja izstāžu apritē, jo šī ir viena no tām izstādēm, kad mākslinieks piesaka savu izstādi konkursā, un tad, kad žūrijas vērtējumi, tad šī izstāde nonāk vai pēc gada, vai pēc 2 mākslinieku izvēlētajā vietā. Apsveicu Atklāsīs māju ar izstādi, apsveicu mūs visus, un apsveicu mākslinieku, un apsveicu klāt esošo šķirinu. Paldies jums! Vārds runāt ar klātesošie kultūras nodaļai.